Šodien mēs visi labi zinām vienu no spēcīgākajiem mūsu kristīgās ticības simboliem – krustu. Svētais krusts, Dieva zīme, baznīcas zīme. Taču arī krusts ir mainījis savu izskatu diezgan bieži. Iespējams, ka šīs 4 debesu puses ir ietekmējuši rotas, ietekmējuši priekšmetus, kuri ir līdzīgi krustam jau pirms kristietības. Man rokās ir tā saucamais pagānu krusts, jeb zemgaļu rota, kurš ļoti līdzīgs ir krustam, lai gan ar spirālē savītiem galiem. Mūsu ekspozīcijā ir vairāki Alberta laukumā arheoloģiski atrastie 13. un 14. gadsimta krustiņi, par kuru izcelšanos ir diezgan viegli spriest. Viņi ir izgatavoti šeit uz vietas, no vietējā dzintara, taču kā viņi ir izmantoti, īsti pateikt nevaram. Iespējams, ka tas ir bijis rožu kroņa sastāvdaļa, jo viņam augšā diezgan nolūzi tāda vietiņa, kur varētu būt kaut kas pievienots. Taču iespējams arī, ka viņi ir vienkārši nēsāti kaklā, kā mēs šodien ļoti daudz cilvēku nesām šo ticības simbolu pakārtu kaklā. Tā to darīja arī senākos laikos.